cilvēku, kā Rīgas tā citu Latvijas pilsētu iedzīvotāji, ārzemju viesi un regatas dalībnieki. Prieku par krāšņajiem kuģiem gan aizēnoja milzu sastrēgumu. Jaunā Viļņu diskotēka un burnieku parāda paralizēja 11. novembra krastmalu. Savukārt svētdien dramatiski skati bija vērojami pa ceļam uz Mangaļu salu. Lai redzētu burniekus izejām no Rīgas, cilvēkiem nācās sniegt milzu sastrēgumos. Sociālajos tīklos cilvēki neslēp sašutumu par notiekošo. Uz Mangaļu molu pusi tik nenormāls sastrēgums, ka kuģi palika neredzēti. Pa 2 stundām var līdz Cēsīm aizbraukt. Pamatīgu pārmetumu gūzmu izpelnījās arī Rīgas mērs. Viņš gan skaidro, ka pie vainas ir šaurie autoceļi. Mēs visi zinām, ka tur ir otrs ceļš. Ja visi masveida brauc ar mašīnu, mēs neko nevaram izdarīt. Mums bija 2 reizes lielāks autobusu skaits tajā dienā. Ar tiem autobusiem kavējumi bija pa 3 stundām. Tas nozīmē, ka mums Rīga patreiz tik lielas pieredzes, es domāju, ka visiem. Sakot, pašvaldības beidzot ar visiem rīdziniekiem pieņem tādas lielu mērogu pasākumus, viņš nav. Ušakovs klātienē vēroja burnieku aiziešanu, tomēr pats sastrēgums nemanīja, jo pasākumu bija ieradies ar Ledlauz Vārma. Mums ar prezidentu kungu bija kā pienākums visu laiku nostāvēt uz Vārmas, uz klājas, pavādot visus tos kuģus. Un mēs tur 4,5 stundas nostāvējām, tas arī viegli nebija, bet labi, tas cits tāds. Un arī attiecīgi braucot atpakaļ, mēs atbraucam ar to Vārmu jau, kad visi jau bija prom. Līdz ar to mēs bijām iepriekš un arī tad braucam pietiekoši vēl, un mēs kurus jau nesagaidījām. Strauji izplatījās runas, ka pārpildītajos autobusos cilvēki esot ģībuši. Kāda autobusu vadītājs vainīgu nav vēlējies izlaist ārā. Es nevaru komentēt par to, kur nav laidis ārā. Mums nav šāds gadījums fiksēts, bet, ja ir kāda informācija, mēs viņu noteikti izskatīsim. Kas attiecās par pārbāztiem transporta līdzekļiem, šī gadījumā, jā, viņi bijuši, noslogotāk nekā ikdienā ierasts. Pie vainas esot arī pasākumu organizatori, kas Rīgas satiksmi laicīgi neinformēja par iespējīgajām cilvēku masām. Pašvaldība gan brīdī, ka ar līdzīgām problēmām būs jārēķinās arī citos lielos pasākumos, tā piemēram Rīgas svētkos. Jānis Zvērs, Andres Skangals, TV3 ziņas. Pie notikumiem citviet pasaulē kārtējā satiksmes traģēdija Eiropā. Itālijas dienvidos